Sveicināti, viena tāda sīka doma, ātrā doma atskrēja. Jā, varbūt iedomājieties, kā tas varētu būt, kā tas izskatītos, ja pirmatnējo laiku cilvēku pārceltu uz šiem laikiem, iedot viņam dzīvokli, aprīkotu dzīvokli, varbūt uz kādu skolu viņu aizvest. Kā jūs domājat, kā šis cilvēks justos un kā viņš dzīvotu? Vai, teiksim, kādu cilvēku, kurš ir paudzēm ilgi dzīvojis Tuksnešu reģionā, pārceltu uz, teiksim, uz kaut kādiem subtropiem vai uz, teiksim, Amazonas džungļiem, kur mitrums bišķi vairāk ir. Kā jūs domājat, kā viņš justos un kā viņš tur dzīvotu? Vai, teiksim, ja mūs pašus pārceltu, teiksim, ja tevi, mīļo skatītāji, klausītāji, pārceltu uz dzīvi, teiksim, pie Austrālijas aborigēniem, varbūt šajā pašā laikā, bet pie Austrālijas aborigēniem. Kāda būtu sajūta? Un kā, ja tu nevarētu tikt projām, kādā veidā tu mēģinātu iekārtot savu dzīvi, mazināt kaut kādu diskomfortu? Jebkurā gadījumā noteikti būtu šausmīgi spēcīgs diskomforts, ļoti, ļoti spēcīgs diskomforts. Tas ir viens. Un otrs, savu diskomfortu cilvēks mēģinātu mazināt, radot, veidojot, darbojoties tā, lai cilvēks savā vidē radītu kaut ko sev pazīstamu, kaut ko, pie kā viņš ir pieradis, kaut ko, pie kā viņš varētu pieķerties, kā pie savējā. Teiksim, Tuksneša cilvēks nonācis tai pašā Amazonē, noteikti sāktu štukot, kā tur kaut ko nosusināt, kā kaut ko tur uzbūvēt, izveidot no kaut kā. Viņš noteikti meklētu kaut kādus malus, varbūt no kaut kādiem māliem vai kaut kādus mēslus meklētu, no kādiem viņš gribētu uztaisīt sev būdiņu. Viņš izmantotu tādas tehnoloģijas un tādas izdzīvošanas variantus, kādi viņam ir pazīstami. Vai, ja mēs pirmatnējo cilvēku pārceltu uz mūsu dienām, viņš droši vien negulētu smalkās gultās, viņš noteikti nemācētu lietot trauku mazgājumu mašīnu, mikroviļņu krāsni, gāzes vai elektroplīti. Viņš noteikti turpat iekšā istabā sakurinātu ugunskura un ceptu desas, ja kāds viņam tās būtu iedevis. Viņam paietu diezgan ilgs laiks, kamēr viņš saprastu, ka desas var dabūt veikalā. Varbūt viņš ātrāk iemācītos nomušīt kādu kaķi, kādu suni, un tad uztaisīt no viņiem tur desas vai kaut ko ēdamu. Vai arī, ja mūs pārceltu, teiksim, pie aborigēniem, diskomforts būtu šausmīgs, jo mums nebūtu ierasto lietu. Un mēs noteikti sēdētu un štukotu, kā savas ierastās lietas, vismaz elementārā veidā dabūtu aborigēniem pieejamajā dzīves vidē iekšā. Mēs noteikti darītu visu iespējamo, lai kaut ko no tā, ko mēs zinām, pazīstam, iedabūtu tajā svešādajā vidē iekšā. Lūk, tieši pēc tāda paša principa darbojas 3D cilvēks attiecībā pret jauno realitāti, kas mums visiem jau tā kā ir atvērusies, kurā ir ļoti, ļoti daudz dažādu iespēju, ko var darīt, kā var darīt, bet 3D cilvēks jaunajā realitātē ar jaunajām kaut kādām lietām sastapies, viņš viņas mēģina pielāgot sev, savai saprašanai. Rezultātā sanāk diezgan, es teikšu latviešu vārdu meitenes un zēni, diezgan sūdīgi. Ja cilvēks ar 3D galvu tiek pie spēlēm ar enerģijām, jo īpaši ar sieviešu enerģijām, tad viņš mēģina sieviešu enerģiju pielāgot kaut kādai savai saprašanai par to, kas tas ir un ko ar to var izdarīt. Nevis skatoties uz šo fenomenu no kosmiskā skatu punkta, tātad izzinot šo enerģiju tās patiesajā būtībā, jo sievišķā enerģija darbojas visā kosmiskajā telpā, un tie, kuri zina, kuri prot, zina, kā to izmantot. Mēs zinām tik, cik mēs zinām ar savu 3D prātu. Rezultāts var sanākt, mīļie, diezgan struntīgs. Maigi sakot. Ļoti maigi sakot. Tieši tāpat tās ar daudzām citām lietām, kuras cilvēks ar 3D prātu, 3D šajā iepriekšējā dzīves pasaulē pieradušām
apgūtām kaut kādām paradigmām par to, kas ir labs, kas ir ļauns, kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Ar šajā līdzinējā pasaulē apgūtajiem priekšstatiem par to, kas priekš kam ir domāts, kas ir nākotne, kas ir pagātne. Cilvēkam tagad iedod tādas mūžīgas kosmiska rakstura mantiņas, rotaļlietas, un viņš ar tām izdara apmēram to pašu, ko pirmatnējais cilvēks ar suņiem, kaķiem, mēģinot sev uzdabūt kaut kādu ēdienu, jo tas viņam ir primārā vajadzība apmierināt savas pamata vajadzības. Un tālāk viņš arī neskatās, pat tad, ja uzrodas kāds un rāda, reku, te ir veikals, te tu var dabūt desas. Bet kā ieskaidrot pirmatnējam cilvēkam, kas ir nauda un kā tas princips darbojās, to nekādīgi nevar ieskaidrot. Tumsons ir un paliek tumsons. Līdz pārējai uz jaunu realitāti, uz principiāli, radikāli jaunām iespējām cilvēkam savā apziņā ir jāizaug. Tieši tāpatās kā mazam bērnam, viņš arī nevar mazam, teiksim, viengadīgam, divgadīgam bērnam jūs reizrēķini nekādu neiemācīsiet. Jo viņam nav vajadzības, viņam nav intereses, viņam vēl bioloģiskais ķermenis pat tam nav gatavs. Tieši tādā pašā situācijā lielākā cilvēces daļa, arī mūsu sabiedrības daļa, atrodas attiecībā pret visu to jauno, kas pie mums tagad atnāk. Uzzināja kaut ko, paeksperimentēja kaut ko, un vai tagad visiem citiem rādīt un mācīt, kā dabasu gudrības, kā redz jaunā pasaule nāk. Kas ar šiem citiem pēc tam notiek, kā viņi to saprot, kā viņi to izmanto, vai nav vienalga. Jo uzņemties atbildību par savu darba rezultātiem, mēs 3D cilvēki, tie cilvēki, kas ir pieraduši pie 3D pasaules, mēs to neprotam. Mums ir ārējie atskaites punkti, atbildība. Ja mani nevar par kaut ko sodīt, tad tas ir atļauts. Bet pašam savas iekšējās regulēšanas sistēmas, kad es saprotu, ka es daru labu lietu vai kad es daru sliktu lietu, nav orientieru. Šīs morāli likumiskās, morāli ētiskās vērtības universa likumu izpratnē. Mums šitādi zināšanas kā teorētiski, kā teksti mums ir, bet kā ar viņiem darboties, mēs nemākam. Tas ir tas pats, kas pirmatnējam cilvēkam mēģināt izskaidrot, kā darbojas nauda. Vārdos to var, protams, skaidrot, bet viņš nesapratīs, jo viņam nav smadzenēs pat ne mazākā kaut kāda priekšzināšana, pie kuras informatīvā ziņā var piesiet šo informāciju. Vispār nekāda viņam nav, no pedagoģijas varbūt tās jūs tik smalki nezināt, kā veidojas cilvēka, kā attīstās šī cilvēka domāšana, ja šis smadzeņu piepildījums, ir jābūt vismaz kaut kādai fiziski emocionālai pieredzei, pie kuras varētu piesiet jau intelektuāla līmeņa informāciju. Un nevarētu to vārdos izskaidrot. Un tieši tādā līmenī mēs tagad atrodamies. Burtiski lielākā daļa arī no ezoteriskajām aprindām, kā pirmatnējie cilvēki iegājuši civilizācijā. Viņi spēlējas ar lietām, kuru būtību viņi nesaprot. Rezultāti vai nav vienalga, jo nevienam jau arī nav uzstādījumu, ko viņi grib. Viņi apmierina savas pamatvajadzības, kur pamatvajadzības ir cilvēka, vispirms jau ir šīs fiziskās vajadzības, un pēc tam nāk emocionālās vajadzības, kur cilvēks grib justies labi, emocionālā drošība un tālāk emocionālā labsajūta. Ja tas ir, tad viss ir čiki-biki. Tā nav. Ezoterika nav priekš tam. Bet cilvēks ar 3D prātu, ar 3D saprašanu, viņš tālāk neredz. Viņš tālāk neredz, jo viņam nav vēl apgūta maza bērna vai pirmatnējā cilvēka līmenī šī sākotnējā pieredze. Un šo sākotnējo pieredzi, pie kuras var piestiprināt tālāk jau intelektuāla līmeņa informāciju zināšanas un arī tās pašas ezoteriskās prasmes, tā ir apgūstama un to var apgūt tikai un vienīgi kopā ar kādu citu cilvēku, kurš saprot to, ko viņš grib savam mazajiem sekotājiem parādīt. Un te ir bērna un vecāku princips. Pedagoģija, es nezinu, vai mūsdienu pedagoģijā māca, manā laikā pedagoģijā to diezgan laši mācīja šīs pamatvajadzības, pamatzināšanas, pamatprasmes, vispārīgās prasmes.
Kā viņas var iemācīt? Tikai un vienīgi pēc principa darīsim kopā. Nekādu skaidrošanu, nekādas informācijas. Vispirms ir cilvēkam jādod šis sākotnējais kaut kā uztveres līmenis pēc principa darīsim kopā. Un tad, kad cilvēks ir vairāk kārtīgi piedzīvojis šo darīsim kopā, kad pirmatnējais cilvēks kopā ar civilizēto cilvēku vairākas reizes ir aizgājis uz veikalu ar naudiņu, kur šis viņa pavadonis civilizētais pirmatnējam kaut ko tur iedod viņam naudas zīmīti, nu tagad pamēģini pats. Un tad, kad cilvēks, lūk, šis pirmatnējais cilvēks ierauga šo sakarību, izjūt ar visu savu ķermeni, tad viņš iegūst zemapziņas līmeņa informāciju, mēdz teikt arī iespaidu. Un ja šis iespējas ir pozitīvs, tad viņam gribēsies šo pozitīvo iespēju atkārtot. Un tad jau viņam varēs jau arī iedot naudiņu, bet nestāvēt blakus. Viņš vienkārši, tas ir treniņš. Līdz vienā reizē kaut kādā brīdī, kad cilvēks jau patstāvīgi būs varējis kaut kādu gabaliņu desas nopirkt veikalā, no pirmatnējās iekārtas nācis, viņš izbeigs tramdīt kaimiņu suņus un kaimiņu kaķus, un ar viņu varēs jau par to runāt. Viņam jau būs kaut kāda pieredze, lai smadzenēs veidotos jau vieta kaut kādiem vārdiem, kaut kādiem jauniem jēdzieniem. Bet tā ir pedagoģija, to es nezinu, vai ir vērts stāstīt. Un tas, ko es redzu tagad, ko cilvēki dara ar šīm ezoteriska rakstura dažādām lietām, ja viņi krāja šos iespaidus, es tur piedzīvoju to, un man tur piedzīvojās šitas, un tas bija tik interesanti, un tas bija graujoši, tas bija vienkārši super puper, ja. Un viņš domā, ka tā ir tā augstākā patiesība un augstākā tā laimes pilsēta un dievišķās enerģijas un šī jaunā realitāte, bet tā nav. Tā nav, mīļie. Tā noteikti nav. Un, ja cilvēks ar šīm spēlēm aizraujas, viņš kļūst no tām atkarīgs. Jo viņš šo lietu būtību nesaprot. Ar fizisko, sociālo vidi savienot viņš to neprot. Viņam ir iedots instruments, viņam parādīja, kā šis instruments darbojās, un pēc tam viņu palaida. Tas ir tas pats, kas iedot mazam bērnam pistoli, iedot mazam bērnam daudz kompetas. Viņš taču ēdīs tās kompetas bez jēgas un saprāta. Viņš jau nesaprot, kas visu to kontekstu un zināšanas, ar ko ir saistīta kompešēšana. Un tas ir tas, kas notiek tagad ezoterisko dažādu, tīpaši tieši praktiskās daļas apguve. Cilvēki palēnām kļūst no tā visatkarīgi. Kur viņi ar 3D cilvēkam raksturīgo prātu, vērtības sistēmu, vēl jau vairāk pasaules ainu, viņi ieiet jaunā realitātē un mēģina tur kaut ko saprast. Skumji, bet arī diezgan biedējoši, to redzot, zinot, kādas ir perspektīvas, diezgan biedējoši. Bet ok, ar kaut ko jau ir jāsāk mācīties, ja nav cilvēku, kas viņus pavada, vai arī viņi taču visi ir gudri, ezoteriki izstudējuši, visi ir šausmīgi gudri. Viņi jau uzticās tikai tiem, kas dod šo tūlītējo rezultātu, šo bobongu, šo desu. Iedeva viņam desu, lai jādod visu laiku viņam gatava desa, lai viņš netramdītu kaimiņu suņus un kaķus. Jā, diezgan nopietna lieta, mīļie.